Bīties to kungu vai baiļoties, un vai ir kāda atšķirība? Dāvids 34. psalmā raksta: Nāciet šur pie manis un klausieties, bērni, es jums mācīšu to kungu bīties. Salamans rakstīja, ka visas gudrības sākums ir dieva bība, tātad cilvēks, kurš nebīstās dievu, lai nesaka, ka viņam ir kaut kāda gudrība un neuzskatīsim viņu par īpašu gudru. Jo Bībele arī saka, ka tie, kas saka savā sirdī dieva nav, tie patiesībā ir ģeķi vai muļķi. Un apostols Pāvils teica, ka miesas vingrināšana maz ko līdz, bet dievbība gan mums palīdz visās lietās. Un tātad šajā tepat psalmā Dāvids tālāk prasa, viņš uzdod šo jautājumu, kurš gan grib dzīvot, kurš grib, lai viņam labi klājās. Tātad tas ir tas cilvēks, kurš bīsies Dievu, tas, kurš grib dzīvot, tas, kurš grib mūžīgo dzīvību. Un tad viņš tālāk saka un runā sākumā par mūsu muti, tātad tas, lai nerunā ļaunu un izvairās no viltus, un tad viņš tālāk runā par to, kā mēs dzīvojam, tātad viņš runā par mūsu darbiem. Bet pirmkārt es gribu apskatīt attiecībā uz neticīgiem cilvēkiem, vai tiem cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, kuri nav Kristu Jēzu, kuri nav piedzimuši no augšienes. Tātad Dievs nav viņu tēvs, kā mums labi patīk teikt. Vai tādiem cilvēkiem vajadzētu vienkārši bīties Dievu? Nē, Bībele mums māca, ka tādiem cilvēkiem vajadzētu būt baiļu pilniem. Tādiem cilvēkiem vajadzētu būt bailēs. Par ko? Par to, ka Dievs ir taisns, ka viņi ir Dievi ienaidnieki, par to, ka Dievs ir lielais tiesnesis, viņiem vajadzētu baidīties no tiesas dienas, baidīties no mūžīgas pazušanas ellē, šajā mūžīgajā uguns jūrā. Tātad cilvēkiem, kas nav Kristu Jēzu, kas nesako Kristum, tiem cilvēkiem vajadzētu būt baiļu pārņemtiem tad, kad viņi dzird par Dievu, tad, kad viņi domā par Dievu, jo tas viņus var vest pie patiesas atgriešanās. Un arī svētais gars pārliecina šos cilvēkus par grēku, taisnību un tiesu, kas noved pie bailēm un vēlmes izglābt savu dvēseli. No kā? No Dieva dusmības. No kā tad tiem cilvēkiem vajag glābties? No Dieva dusmības, no tiesas, ko Dievs taisnīgi īstenos kādu dienu. Bet kā ar tiem, kas mēs esam Kristu Jēzu, kas mēs ticam viņa vārdam, kas mēs esam piedzimuši no augšienes, kuras sirds ir izmainīts, kas mēs mīlam Dievu? Redziet, mums nav jābaidās, un tās ir tās bailes, no kā mēs esam atbrīvoti. Mums nav jābaidās no tiesas, ja patiesi esam piedzimuši no augšienes un neesam paši pievilti un nepieviļam sev, vai kā cits mūs nav pievils. Ka mēs domājam, ka mēs piederam Kristum, bet patiesībā tā nav. Mums, Dievu bērniem, kas mēs tiešām varam saukt Dievu to kungu par savu tēvu, mums nav jābaidās no viņa dusmām, mums nav jābaidās no tiesas dienas, no mūžīgas pazudināšanas, jo tas mums ir pagājis garām, ja mēs esam Kristu Jēzu. Ja mēs ticībā paliksim līdz galam, un tie, kas ir izredzēti, tie, kas patiešām ir piedzimuši no augšienes, paliks ticībā līdz galam, turēsies pie svētajiem rakstiem līdz galam. Bet mums ir jābīstās Dievu. Lai gan mums nav jābaidās no šīs viņa tiesas un šī mūžīgā soda, mums ir jābīstās Dievu. Un ko nozīmē bīties Dievu? Tas nenozīmē tikai paklausīt viņam. Tas nozīmē kaut ko vairāk, tas nozīmē godāt viņu. Tas nozīmē, man patīk angļu valodā šis vārds, tā kā in awe, ja, tā kā būt abrīnas pilniem par viņu, par viņa svētumu, par viņa taisnību, par viņa lielo varenību. Un tad, kad mēs, un šī bība tātad vairāk runā par mūsu sirds attieksmi. Es teiktu, tas vairāk runā par mūsu sirds attieksmi, kas pēc tam izpaužas mūsu dzīvošanā. Tas pēc tam izpaužas tajā, kā mēs attiecamies pret lietām šajā pasaulē. Tas izmaina vai ietekmēs to, ja mēs tiešām būsim un mācīsimies dzīvot dievbīgi, tas ietekmēs to, kā mēs skatāmies uz Dievu, kā mēs skatāmies, un to es esmu atkal un atkal, es saku. Tas izmainīs to, kā mēs skatāmies uz grēku. Tas izmainīs to, kā mēs skatāmies uz pasauli. Ja mēs bīstamies un bīsimies Dievu, tad mēs gribēsim abrīnā par to, kas viņš ir, abrīnā par viņa svētumu, abrīnā arī redzot to, kā viņš tiesās pasauli. Mēs gribēsim izvairīties un bēgt no
Beigt no grēka, beigt no tā dzīvesveida un beigt no tiem paradumiem, kas mums ir, kas nav patīkami tam kungam, jo mēs esam abrīnā, mēs godājam, mēs gribam pielūgt viņu, mēs gribam paklausīt viņam. Un tā kā arī Dāvids viņš raksta vairāk par to, kas mums ir jādara, bet Bībele vairāk kārt mums parāda un liek mums saprast, ka tas nav tik daudz tikai par to, ko mēs darām. Tas, ko mēs darām, izriet līdzīgi kā ticība. Nav kaut kas, ko mēs darām, tas ir kaut kas, kam mēs ticam, kam mēs uzticamies. Tāpat arī Dieva bība ir kaut kas, ko mēs, tā ir mūsu attieksme, tas ir mūsu domas par viņu, par visu apkārt notiekošo, un no tā izriet pēc tam mūsu paklausība. Un jāsaka, tā ir arī padošanās un bība no pārmācības, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, un līdzīgi kā bērniem ir tāda veselīgas bailes vai bība, nevar teikt, ka bērni baidās no saviem vecākiem, ja tās attiecības veselīgas, bet viņiem ir veselīga tāda bība, ka ja viņi pārkāps noteikumus, ja viņi darīs blēņas, ka viņi tiks disciplinēti. Tāpat arī mums, kristiešiem, patiesa dievbība atnesīs arī šādu bību, veselīgas bailes, tā varētu teikt, veselīgas bailes no Dieva pārmācības, no disciplīnas, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šaust katru savu bērnu, un ja mums nav pārmācības, tad mēs neesam patiesi viņa bērni. Tā kā, gribēju ierosināt mazliet šo domu, katram padomāt, un sen apakaļ man bija tāds dievkalpojums, kad bīties vai baiļoties, un tiem, kas bīstās Dievu, ne no kā nav jābaidās, bet tā dievbība, tas ir kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs, un tas nav vienkārši nodziedāt kādu slavēšanas dziesmu un saukt sev par kristieti. Nē, tas nozīmē attiekties pret viņu tā, ka tu esi atzinis to, kas viņš patiesībā ir, ka viņš ir kungs, ka viņš ir dievs, ka viņš ir svētais, un tad tiekties viņam tuvāk, skriet viņam pakaļ, dzīties pēc Dieva valstības, un sakārtot savu dzīvi un savu saprašanu un savas domas tā kā viņš uz to skatās, lai tu dzīvot viņam patīkamu dzīvi. Esiet svētīti.